Čamnieks taudiet Tēns Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Un es gribēju parunāt par naudu. Jeb mūsu izpratni par naudu. Aizver muti! Un dienā, kad es par šo gribēju parunāt, man vēl gadījās izlasīt vienu ļoti interesantu rakstu par potenciāli ļoti interesantu un būtībā sagaidām lēmumu no Pasaules valūtas fonda. Nihuja себе! Respektīvi, doma ir sekojoša un izklāsts. Šodien es ar kolēģi darbā runāju par naudu. Un mans jautājums bija, uzskaties, mēs ikdienā izmantojam naudu, bet vai tu zini, kā nauda tiek radīta? Jāridā, vārds pa vārdām, tiri pīri. You what? Nu, klausies, bet valstī var pietrūkt naudu. Nu, kad valsts visu laiku aizņemas naudu, valsts pati nerada naudu. Respektīvi, tie aizdevēji var nepirkt valsts parādzīmes un, respektīvi, neprintēt naudu. Galvenais vilcienos. Uz ko bija atbildi kā? Valstī var pietrūkt nauda. Cilvēks, kas ir totāli neziņā par to, kas ir banku sistēma, kā tā darbojās un ko tas viss nozīmē. Bet ne par to ir stāsts, iespējams, es esmu vidusmēra idiots. Bet atnākot mājās, es lasīju jauku rakstu, kad Starptautiskā valūtas fonda speciālisti ar vienu izšķirošu darbību piedāvā likvidēt gigantiskos ASV iekšējos parādus. Ideja ir nomainīt esošo monetāro sistēmu, kurā privāta bankas rada, emitē naudu pret sistēmu, kurā naudu var emitēt tikai valsts. Lai to īstenot, pietiek noteikti banka rezervi normu 100% līmenī. Un te es iebremzēšu un paskaidrošu, ko tas nozīmē. Fractional Reserve Banking. Es iemetīšu linku apakšbiksēs par multfilmu priekš īpaši apdāvinātiem prātiem. Par to, kā tiek radīta nauda. Bet būtība ir sekojoša. Fractional Reserve Banking nozīmē. Tev ir iespēja būtībā radīt naudu no gaisa. Iedomājies, agrāk bankas ņēma no saviem resursiem naudu, aizdeva cilvēkiem, pieņemsim mājai. Tas nozīmē, ka kaut kāda summa ir iesaistīta tajā mājā un bankai jāgaida naudu 30 vai vairāk gadus un jārādā. Tad banka ir izdomājusi bļāviens. Mēs tās visas kredītu paketes varam savienot vienā un pārdot investoriem, kā investīciju instrumentu. Kas arī būtībā notika pat daudz trakāk. Es nemācēšu tik sīk un smalki izstāstīt, jo es esmu tikai vidusmēridies, bet būtībā ideja. Cilvēki, kas radīja Fractional Reserve Banking, daļējās rezerves banku sistēmu, tagad vēlās viņu nogalināt. Хули! Jautājums ir, kāpēc? Nevis tāpēc, ka viņi domā par valsti, nevis tāpēc, ka viņi domā par cilvēkiem, bet tāpēc, ka viņi jau ir sagatavojušies. Viņi zina, ka tas valsts parāds ir tāds milzīgs. Viņi zina un viņi ir sagatavojušies. Soros ir iepircis ļoti daudz zeltu. Visi lielie banķieri ir nopirkuši sudrabu zeltu un tā tālāk. Un jārādā. Ķīna sāk pirkt vairāk zelta un sudrabu. Respektīvi, viņi to bērnu, kuru viņi dzemdēja, viņi ir gatavi tagad nogalināt. Ekonomiskā krīze bija viņa roku darbs. Un cekas, kam mēs esam vēl tikai sākumā, būs un viņas būs milzīgas. Šis raksts man vēl liek skatīties to ar tādu skepsi un papētīt to dziļāk. Katrā ziņā es ļoti iesaku jums papētīt to linku, ko es iemetīšu apakšbiksēs, noskatīties to pusstundas video par to, kā tiek radīta nauda, lai jūs izprastu vairāk, kā nauda tiek radīta. Jo lielākā pasaules daļas valūtas ir piesaistīta eiro un dolāram. Un dolārs un eiro ir būtībā radīti tādā mehānismā, kā jūs redzēsiet, tajā mazā pamācošā filmiņā priekš vidusmēra idiotu. Es neiegriemšu dziļās runās. Ja jūs vēlaties atrast mani draugos, es iemetīšu linku apakšbiksēs. Tur diezgan tā jūs varēsiet redzēt
daudz blogus, lasām vielas, video un tā tālāk. Ja jums tas interesē, weblapa www.antibrainwashingskot.com, aiziet tur, pieregistrējieties, un, ja jūs būsiet sekojuši kādam no maniem iepriekšējiem vlogiem, tad jūs zināsiet līdz mēneša beigām, ja jūs pieregistrējaties, kādam no jums varbūt iespēja vinēt skaņdarbu, kādai savai mīļotajam, džinglu savai firmai, dēļ kādu tēmu, kā jūs gribēsiet, vai viņš tiks publiskots, ja tikai jums vienā eksemplārā jūsu brīva izvēle. Viss, kas jums jāizdara, jāiziet uz www.antibrainwashingskot.com, jāpiereģistrējās, un no reģistrētajiem lietotājiem viens būs tas laimīgais, kam būs tā iespēja to iegūt. Tas būtībā īsumā viss, kaut kāds normālāks bloks vai normālāks materiāls sekos, šitas bija tikai tāds mans. People walking off the job. Jo es esmu daļai šokā, es nespēju sakārtot savas domas, jo šitas ir viss priekš manis tāds jauns un uzjundījošs info, tā kā tā. Man ir prieks, ja kādam no jums tas liksies interesanti, ja kādam no jums tas liksies vajadzīgs, es tikai vidusmēr idiots no laukiem, ko es varu zināt. Čau!